Tātad esiet sveicināti mūsu ģimnāzijas 105. gada dienas podkastā. Mēs jūs esam uzaicinājuši, lai nedaudz vairāk iepazītu par jūsu laiku šajā skolā. Es esmu Elza Vašuka no 10. klases, un es būšu šīs sarunas vadītāja. Man ir arī sagatavot daži jautājumi, bet jūs droši brīvi varat runāt un teikt, ko vien jūs vēlaties un kas ienāk prātā. Pa vidam arī mēs uzspēlēsim nelielu spēli. Tagad es aicinātu arī jūs iepazīstināt ar sevi, pie kuras audzinātājas jūs mācījāties un kurā gadā absolvējāt, kā arī ko jūs šobrīd darat. Es sāku, ja? Jo es esmu pirmā šajā pusē. Tad mani sauc Daiga Dūma. Skolas laikā es biju Daiga Zaķe. Es absolvēju pirmo ģimnāziju 1995. gadā. Audzinātāja bija Tamāra Tropa. Un mēs bijām humanitārā novirziena klase, laikam viena no pirmajām, kas bija pēc kārtējās izglītības reformas ieviesta. Nu jā, un šobrīd es joprojām dzīvoju un strādāju Ventspilī. Strādāju Olimpiskajā centrā Ventspils par sporta un mārketinga daļas vadītāju. Mani sauc Evija Volenberga. Šo skolu es beidzu 1986. gadā, kad skola vēl skaitījās Jāņa Fabrīciusa Ventspils pirmā vidusskola. Klases audzinātāja mums bija Lija Dogādina, krievu valodas un literatūras skolotāja. Šobrīd dzīvoju Ventspilī, strādāju Ventspilī, Ventspils brīvostas pārvaldē par grāmatvedi. Labdien, mani sauc Māra Vīgarta. Es skolu beidzu 1991. gadā, un tad skola saucās vienkārši Ventspils pirmā vidusskola. Skolu beidzu pie skolotājas Liepiņas. Mēs bijām laikam arī viena no pirmajām humanitārajām klasēm. Un šobrīd es strādāju Latvijas Universitātes Lībiešu institūtā par projektu vadītāju asistentu. Nu, viss ārkārtīgi skaisti runā. Jā, es esmu beigusi, arī manā laikā bija Jāņa Fabrīcius Ventspils pirmā vidusskola un beigusi 1989. gadā 11. A klasi. Tajā laikā mūsu audzinātāja bija Valentīna Sprukte. Jau no 9. klases viņa mūs audzināja un tā arī turpināja līdz vidusskolai. Un jā, skaists laiks. Šobrīd esmu aizgājusi viens no skolotājas pēdās. Tā ir Bukovska skolotāja, matemātikas skolotāja šobrīd esmu. Strādājusi esmu dažādās skolās, šobrīd Tārgales pamatskolā strādāju. Jā, es kā vienīgais puisis mūsu kompānijā. Es speciāli paņēmu līdzi no mājaslapas mūsu skolas izdrukāju. 11 reizes skolai mainījies ir nosaukums kopš 1918. gada 9. decembra. Viņš gan ir apkārtējies, jo Ventspils pirmā vidusskola bijusi arī no 1958. līdz 1950. gadam, tad atkal viens posms bija no 1989. Bet es esmu beidzis šo skolu 1981. gadā. Tad viņa arī bija, protams, Jāņa Fabrīcius vārdā nosauktā pirmā vidusskola, tāpēc es pajautāju abiem saviem bērniem arī šorīt, kad viņi beiguši, un tad viņi arī izrādās, ka viens ir beidzis ģimnāziju, vēl tā dažādi. Tie skolas nosaukumi mainījušies, bet tas skolas gars jau nav pazudis nekur. Vidusskolā man no sākuma klasa audzinātāja bija latviešu valodas skolotājs Podra Marnauza, un pēc tam nomainījās uz angļu valodas skolotāju Ines Ziediņu, kur tajā laikā bija tieši pabeigusi augstskolu. Jauna, perspektīva, drosmīga skolotāja. Strādāju Ventspils domē. Kāpēc jūs tieši izvēlējāties mācīties ģimnāzijā? Ģimnāzijā, tā bija Jāņa Fabrīcius vārdā pirms nosauktā skola. Mūsu laikos, tas ir iznāk 1970. gads. Es dzīvoju šeit uz Baumaņu ielu, tagad ir Aleksandra iela. Bija bērndārs Saulīte, Rūtiņšā nebija, 6. vidusskolas nebija. Un vienkārši, ja tu ir bērndārā Saulīte, tad nākušais solis, visi mēs, es skatos no bērndārs grupiņas, pārējām uz pirmo
vidusskolu. Kāda izvēle, šobrīd var izvēlēties vecāki skatīties, un kā tur ir dažādā sistēma izveidot. Tajā laikā tas bija beidz Saulīts bērndārs, ejus, Ventspils pirmo vidusskolu. Nu, man ir stipri līdzīgs stāsts, ka Guntim arī Saulītē pirms tam gāja jau no Silītes, no maz gadu skaita, jā, bērns pavisam. Un tad arī netālu dzīvoja, līdz ar to ļoti vienkārši izvēle vecākiem. Tāpatās vienkārši es negāju bērndārzā, bet tā kā man šajā skolā mācījās brālis, un arī mēs dzīvojām, var teikt, pat pāris mājas tālāk, tad, protams, izvēle bija uz šo skolu, un es sāku no 1. klases un beidzu 11. Laikam mans stāsts būs mazliet atšķirīgāks, jo es dzīvoju Gauliņciemā, un pēc būtības man būtu bijis jāmācās. Tajā laikā tā bija Ventspils 2. 8-gadīgā skola. Bet tā kā savā laikā mana mamma ir beigusi šo skolu, un šai skolā ir strādājis par pionieru vadītāju, un šajā skolā mācījās mana māsa, tad 1975. gadā arī man nācās. Kā teikt, man neviens to neprasīja. Man bija no Gauliņciem jābrauc uz Ventspils pirmo vidusskolu, par ko es esmu ļoti priecīga vēl joprojām. Jā, un es sāku šeit mācīties 90. gados jau, tad, kad bija pirmā tāda lielā izglītības reforma Latvijā, un skolas tika arī pārdēvēts vai pārveidots par ģimnāzijām, tad dažādos posmos, un tika arī līdzīgi kā pēdējos gados reformēta izglītības sistēma, izveidojot matemātikas novirzienu, pastiprinātu apgūšanu, humanitāro novirzienu, un pacēlās izglītības kvalitātes un prestižu jautājumi, un arī bija tāda lieta kā iestāja eksāmeni. Un tad, protams, ar to mērķi iekļūt tuvlaik jau prestižu iegūšajā ģimnāzijas klasē, izvēlējos arī šeit likt iestāja eksāmenus un gāju mācīties humanitārajā novirzienā. Te gan es sev atzīstos, ka tas bija vairāk tāds jaunieša slinkuma jautājums, jo sapratu, ka mācīties matemātiku nebūs nekāda izpriec, un 16 gados tev liekas, ka galvenais jau ir tomēr tā baudīt skolu, nevis mācīties, un es sapratu, ka literatūra latviešu valoda būs tā vieglākā man, bet tas man dzīvē arī noderējis. Jā, tie bija iestāja eksāmeni, tā bija pirmā ģimnāzija, un tā arī tas veiksmīgi turpinājās. Kā jūs atceraties pirmo dienu šajā skolā, un kāds bija jūsu pirmais iespējas? Es varu turpināt, jā. Tur atkal ir tādi apstākļi, kā šajā skolā. Šis jautājums, kā es jūtos, ir neizbēgams saistīts ar to, ka šeit strādāja mana mamma. Un, protams, ka man bija tāda papildus atbildība, jo par to, kā es mācīšos un kā es uzvedīšos, par to būs arī, kā teikt, prieks vai liels prieks manai mammai. Tātad man bija ļoti liela atbildības sajūta, ka man ir jāmācās labi, jācenšas. Un patiesībā man tas saistās ar lielu gandarījumu, jo man izdevās labi nokārtot iestāja eksāmenus, dabūju 10. Un man bija prieks un tāds lepnums nākt uz šo skolu, un arī ļoti cerīgi es raudzījos, jo, kā jau parasti tajā vecumā viss ir ļoti skaistās krāsās, optimistiskās. Savu 1. septembri, kā teikt, šajā skolā, tā grūti pateikt, kā es atceros, bet es jūtos droša. Man bija drošības sajūta, jo šajā skolā mācījās mana lielā māsa, un viņa jau mani neļaus, kā teikt, apbižot vai vēl kaut ko, tā kā bija tāda drošības sajūta. Kaut gan pēc tam, daudz nācās no skolotājiem arī dzirdēt, tava māsa gan tā nedarīja. Jā, laikam jautājums par vecākajiem māsām, vecākajiem brāļiem, tas ir tāds īpašs jautājums. Jo ņemot vērā, ka arī man šai skolā mācījās mans vecākais brālis, kurš mācījās ļoti labi, un tad vienmēr, ja es tā gluži nebiju tik
laba kādās mācībās, tad man vienmēr to atgādināja. Un atgādināja man ne tikai skolā, man arī to mājās atgādināja, ka, jā, bet, brālis taču tur. Bet par 1. septembri runājot ir tā, ka, tiešām 1. klasītē 1. septembrī es ļoti, ļoti maz ko atceros, varbūt tādu epizodu, kad šķiet, tur, kur tagad ir aktu zāle, kādreiz bija sporta zāle, un tajā laikam bija tas 1. septembra pasākums, jo pie rokas veda 11. vai 11. klases laikam skolēni to 1. klasi, un man likās, ka, ak, Dievs, tik šausmīgi lieli te visi tie cilvēki, tāda maziņa, un tā mazliet tāds, es nevarētu teikt, ka būtu ļoti liela drošības sajūta, tāda es vairāk jutos mazliet nobijusies, jo nekur es tā atkal esmu, es tur nevienu. Labi, brālis tur ir kaut kur, bet viņam gar mani galīgi nekāda laika nav, un tad es tajā 1. septembrī es jutos varbūt nobijusies mazliet un apmulsies. Es arī diezko neatceros to 1. septembri, bet apkārt bija daudz draugu. Manā klasē mācījās ļoti daudz tieši tie paši draugi, kas gāja arī bērndārzā. Absolūti tādas baiļu sajūtas nebija nekādas. Līdz ar to savēja. Savā vidē gandrīz, ja ir savēja apkārt, tad arī jebkuras sienas būs savējās. Tā kā, jā, draugi vienmēr palīdz. Jā, savu tieši to 1. septembri, laikam es arī neatceros, bet, man pa laimi tā iespēja šī skolā savā 1. septembri piedzīvo diezgan regulāri, jo kā jau es teicu, es pats reiz beidzu, man ir bērni, gan meitēri, pabeigusi 2008. gadā, tad, es pieļauju, ka sākumā mēs nācām līdz pēc tam jau, kad vecākās klasēs, tad jau bērni pasaka, jūs vecāki palieciet kaut kur sevišķi puiši, un dēls arī 2005. meita 2008. Dēls gan no 1. 6. klases nomācījās 6. vidusskolā, jo kā mēs tur pārunājam, tajā laikā bija, ka 1. vidusskolā uzņēma tikai tie, kas māk pareizi dziedāt. Un viņš tad aizgāja uz 6. ļoti labi skolotāji bija Gunta Tīrmana, viņam bija, kas pat ļoti daudz iemācīja patstāvīgi strādāt, viņam tā tālāk ir. Daiga pieminēja, jā, vidusskolā es arī gāju matemātikas, fizikas un pedagoģijas klasē. Es pēc tam gribēju faktiski iet vairāk mācīties par skolotāju uz Liepāju, bet nekādi es nejūtu aicinājumu iet pēc tam padomu armijā vienā. Ja tā atklāti saka. Tāpēc es arī 1. septembros tagad bieži, domē nav viegli izcīnīt, kurš nāks 1. septembrī uz 1. gimnāziju, tur daudz strādā tāds, kas vēlas to izdarīt. Un kā jau iepriekš jau man draugi teica, arī man māsa ir 4 gadu vecāki, tāpat mācījās šajā skolā, un viņa pat strādā šeit, viņa jākoļauj joprojām. Tā kā tie 1. septembri bijuši daudz, un es vienmēr priecājos, jo mums jau atmiņā vienmēr ir palicis, tas ir jaunais korpus. Jums jau, kas mācās, tas neko neizsaka. Mums tas ir jaunais, tā baltās iedīsies. Tas ir jaunais korpus. Kā jau pieminēja, sporta zāle bija tur, kur aktu zāle, apakšā bija tā ģērbtuvīt, dušas jau nebija tur tā. Varēja noģērbties uz nagliņu pakarināt drēbes, sportot augšā. Ēdnīca, kurā mēs jau vidusskolā vienmēr centāmies aiziet vismaz vēl to pienu iedzert, jo vīrietis auga, viņi vajag visu laiku papilcēs, ieģevīt trupmājas piena, paņemt to pleju nost un devām iekšā. Tā skolai pavadīt visu tādu dzīvi jau faktiski, tad, kad tu veidojies par cilvēku, kuros tu iepazīsties un tā tālāk. 1. septembris, jā, es teicu, paši savu 1. es tā neatceros, bet viņi daudz te ir. Un vienmēr tas ir bijis patīkami ierasties savā skolā. Tu jau redz, kā viņi izmainīsies. Ģērbtuvs bija kādreiz te, jums jau atmatēt bija lejā, tur, tagad ir tālāk, platāk. Bet, skola aug, bet tās sajūtas jau paliek. 1. septembris, es domāju, ka ļoti retkārts atceras savu 1. septembri. Tā, bet, man pa laimi viņš ir diezgan daudz par 1. septembri šajā skolā. Kas bija jūsu mīļākā vieta skolā? Jo es noteikti varu pateikt par mūsu skolāniem, ka mums topā ir skolas bibliotēka. Jā, labi, es te pārbaudīju vienu vietu, nekas tur nav mainījies. Es pat tā grūti pateikt. Es saku, kā gados gāja mums ir, es saku, gan tā sporta zāle, kā bijis.
Es atceros, kur mums, piemēram, mūziku pasniedz Buntiks, es vienmēr atceros, ka tas Zeķzābaks lidoja no garām, tas tur, tu sēd runā, viņš tas Zeķzābaks te to garām lidoja tur. Viss bija mīļi, kā ģeogrāfijas kabinets augšā, 3. stāvā, pagarinātās dienas, es gāju pagarinātā dienā, tā bija tur pretī ēdnīcai, apakšā skolotājs Viktors bija, šeit man liekas skolotāja Markina, man mācīja kaut ko. Blakus es pārbaudīju tās zēnu toaleci, pa kurām es centos pa logu izlīst, aiziet uz autostaciju, nopirkt kādu bulciņu. Turā nekas vēl mainījies, tas logs ir laikam, es tik lielāks esmu palicis. Bet... kā viss bija, kādreiz mēģināja gāzēt to ūdeni ielikt pie ģērbtuvēm. Ilgi viņš neizturēja tas aparāts. Bija darbmācība, meitenēm jau notika darbmācība ārā, tad bija speciāli Sevelin, bija tā ēka, bija speciāli tur arī tur mēs vēļi. Galā bija, tur sportzāli, tur bija... kur ir fiskultūra, mums arī kādreiz slēpes deva, ka bija uzsnīgs sniegs, bija, tur mēs centāmies slēpot tā dēļa ar siksniņām bija. Tad mēs strādājām, šeit bija lauciņi, kur jāstrādā, bija tie skolotājs Kasvērts, es arī atceros, bija jāstrādā lauciņi, ka te nebija, te bija tāds aizrauks skolas dārts, bija 6. vidusskolas nebija, visās mājas daudz stāvu nebija, kas tur un grūtīts ir. Patiks, strādās. Tā ir dzīve, tā konkrēti kūrvieta. Mēs var daudz stāstīt, viss ir katrā vietā skola, bet tās tavs otrās mājas jau faktiski, kad tu atnāc visās daudz. Tā konkrēti es nezinu. Man ir konkrēta vieta, jā. Es brīnos, kā tu to nepieminēji, bet mūsu klasē diezgan daudzi mīlēja ģērbtuves. Aizmugurē karājās tie mētelīši skaisti un apakšā soliņi bija 2 stāvos, mums bija tās ģērbtuves. Es atceros, mums bija augšā, un tad mēs tur sēdējām un ilgi un dikti varēja pēc stundām runāt un neiet mājās slēgties, jā, arī. Bet tas bija, man pirmais pilnīgi konkrēti izpaudēja šis stūrīts. Jā, tā kā man ir viena vieta. Pilnīgi noteikti par kabinetiem neko nezinu, par ģērbtuviem zinu. Jā, man jāsaka, kad arī vislabākā vieta, teiksim, visdrošākā bija ģērbtuves, jo īpaši tad, ja viņas vēl bija 2. stāvā, jo tāpēc, ka tad, ja tā bija gadījumi, kad neaizgāju kādu stundu, un vajadzēja noglabāties, un tad, ja tev ģērbtu uz 2. stāvā un tu pasēdies tālāk pie sienas, un tad tā klusi sēžot var... Jā, un tur arī nekad nenāca, līdz dažām tur augšā nenāca, nekad un neko nemeklēja, un tur tiešām varēja ļoti, ļoti labi pavadīt laiku, bet, protams, nav jau tā, ka tur tikai visu laiku pavadīja to laiku. Es vēl atcerējos, ka bija tāda lieta, ka pa ziemu mūs ārā tā kā īsti nelaida no skolas. Ja? Bija jāstaigā pa gaitiņiem, vēl tas vecums, kad bija jāstaigā uz rīņķi pa gaitiņiem, un tad es trapījos tajā pārmaiņas laikā, kad to atcēla, un tad jau varēja arī varbūt kādu trepīti pasēdēt, vai, ja gluži skolotāji neaizdzina projām. Bet pirms tam vēl bija tāds laiks, kad iestājās vasara vai vēl nebija gluži augsts, tad atvēra pagalma durvis, un atļāva iet ārā, te, kur ir tas un tad bija tā, ja jau nāca uz pavasara pusi, palika siltāks, un tad jau tās bija tādas vēsmas, tagad būs drīz brīvlaiks garais, jo mūs jau laiž mazlietiņ ārā no tās skolas, nav vairs tur jāsēž visu laiku. Un vēl, es tieši šodien nākot, skatoties kāds laiks par to sniegu, es arī atcerējos par to, ko Gunts teica par slēpošanu, tieši par tām slēpēm, kad tu varēji ņemt savas līdzi, ja nebija, tad tiešām iedeva kaut kādus tādus kokus, un tad lika slēpot tur, kur tagad ir termināls, tur bija tāds diezgan liels tas gabals par tādiem pauguriņiem kaut kādiem tādiem, tas arī bija tāds interesants, jo tad, ja bija slēpošana, tad tur laikam kaut kāds citas stundas nenotika, jo laikam vienā stundā tur nevarēja iekļauties, ja tu kaut tur aizslēpot, tad tev apkaļ bija jātiek, laikam kaut kā tā. Viennozīmīgi arī, kā jau šeit minēja, tad laikam tās mīļākās vietas bija ģērbtuves. Protams, tad mazākās klasītes jau bija lejā 1. stāvā, tur jau nebija tik interesanti, bet kad jau tika augšā pie lielajiem un varēja tur paslēpties, tas bija ļoti, ļoti jauki. Jā, pat tas bija mazliet tāds tā kā azarts
paslēpties aiz kāda mēteļa, lai tevi neieraudītu, ka tu vēlies, neaiziet uz kādu stundu. Un tad, neatceros pirms cik gadiem, kad skolā tika veikta pārbūve, kā celtnieks strādāja viens no maniem klases biedriem. Un viņiem bija jājauc ārā tās ģērbtuves. Viņš saka, un es augšā 2. stāvā, pat sienā, mūsu gravējumus atradu, kur ir mūsu vārdi ierakstīti. Viņš saka, gan sirds sažņaudzās. Un tas jau arī tā ir, ienākot skolā, jā, tu tagad ir lielie spoguļi. Kā teikt, tāpat kā Guntis teica, šo skolu ir beigusi arī mana meita 2012. gadā un mans dēls, bet viņas beidza tikai 9 klases, jo, izvēloties, kā teikt, savu dzīvi saistīt ar sportu, viņam nācās pārcelties uz citu pilsētu un mācīties. Tad, kad viņam pajautāja, kur skolā ir visforšākā vieta, viņš teica pie spoguļiem. Un pēc būtības ģērbtuves un spoguļi ir viena un tā pati vieta. Jā, to es arī varu apliecināt, jo es nonācu skolā jau tad, kad bija spoguļi pirmos gadus, un tiešām tā vieta arī tika saglabāta kā tāda pulcēšanās vieta, un es teiktu, ka es to saistītu ar tādu punktu, no kuras var sekot līdz visam tam, kas notiek, kurš atnāk, kurš aiziet, jo man jau kā vidusskolas laikā bija arī interesanti redzēt, kādi puiši, kādas meitenes te ienāk, jo to lai kaut kā nāca sagaidīt un pavadīt uz mājām, un tur bija tāds tikšanās punkts bija 1. stāvā pie durvīm, un tad varēja kārtīgi novērot, novērtēt, un kas tur notiek, un kādas ir aktualitātes arī, tur arī viss tika apspriests. Tā kā noteikti pie spoguļiem bija tā vieta, kur bija tā interesanti, un es domāju arī kaut kā pusdienas, tā pusdienas pārtraukums, tas arī bija tā ēdnīca, tā vieta, kur arī kaut kas bija. Tāds patīkams sasniegts, gaidītās pusdienas. Tad beidzot slavenais jautājums, kas bija jūsu mīļākais skolotājs un mīļākais priekšmets, un kāpēc? Varbūt ar kādam ietot, ka skaidri atbild, man jāpadomā. Nē, priekšmets, es domāju, es tā vienmēr teicu, ir ģeometrija. Jo, nezinu, tā man arī dzīvē, man patīk, ka ir aksioms, ir teorēms, un aksiomi nav jāmocas un jāpierāda, tas jāpieņem, kā dzīvē ir. Vairāk, ka viss ir skaidrs, man tā patīk. Skolotāji, es tā nevarētu pateikt, kurš tieši būtu tāds īpaši, jo zīmēšana man mācīja skolotājs kursām. Tā ir zīmēšanas pulciņā, viss to. Matemātika, es uzskatu, man iemācīja gan skolotāji Mārtiņa, Kāzneru, Dumpe, protams, pēc tam Bukovska, jo es vienmēr atceros, ka bija eksāmens matemātikā. Mēs bijām sagatavoti tādu, ka es skatos uz to uzdevumu, tad jau nebija kā tagad ar televizorā nolasījis, un mēs sēžam, mēs bija klases paralēli. Un es kā 10 minūtes, 15 domāju, kur slēpjas kaut kas, jo tik vienkārši nedrīkst būt, kā tas uzrakstīts. Mēs tikām gatavot kaut kam tādam nopietnākam. Protams, tad uzrakstīja, tad es atceros, izgāja ārā pēc jau milīcija vēl otram palīdzēja, tad šeit vēl tā, tā matemātika iemācīt, tas ir skolotājs, kā mums tev iemācīt. Angļu valodu. Jā, to varēja varbūt labāk mācīties. Latviešu valodā skolotāja Anševics, kā es teicu, skolotāja Marnaužu, skolotājs Pukjāns. Tas tāds dzīves pārbaudījums katram, kas ir gājis. Mums tieši, kad bija tuvojās izlaidniekās, pirmajā gadā, kad viņš arī vienkārši skolā arī nomirtieši. Es atceros, viņš viss tās frāzes, kas ir iegājuši tālāk, Ahmens mans kungs un tā tālāk. Tad viņš teica, jā, un ja būtu tavs māsas centība un tavu galvu, tad vismaz viens no Blumbergiem būtu normāls, prātīgs, būtu saprot, visi tie skolotāji palikuši. Skolotājs Nīķer, Kasler bija, Antonovičs bija, kas mācīja. Skolotājs Ķerpals ar savu vieninieku slaveno. Ja viņš to paprasa, par ko es tagad runāju, Blumberg? Es biju kaut kur citur aizgājis. Viņš tev ieliek strīpiņu viens. Pavasarī bija jāpiedalās orientēšanās sacensībās ar Bušnieku aizvērt, ka vēl kaut kas jādedzina, tad, ka tā vieninieki tūlī klāt ar teksīt vai četrnieki. Tā varētu daudz tādu, tie skolotāji, viņi visi, es bailu, ka es kādu nenosaucu. Saku, tieši mīļākais.
tā ir grūti pateikt. Viņi visi ir veidojuši savu prasīgumu, ar saviem jokiem, ar saviem kādiem. Kaut viņi rakstot tev piezīmi, tajā laikā jau bija dienas grāmatas, kurās rakstīja piezīmes iekšā, dažādi veidi, ko, kā varētu ar humoru stāstīt vai kādu. Viņi jau tev audzina, izsaucot pretpats sēdus, tur saucot kaut kur tādu, jo es gan skolā, gan es tagad uzskatos, ka es vienmēr tāds centies aktīvs, būt galvarīgs, varbūt kādreiz arī cilvēks ir. Nu, viņi jau visu tev veido. Skolotājs ābits, kas vienmēr mācīja parādīt, kā tev fizkultūrā, kā tas jāizpild uz pieni, kā parādīt, kā puisim jāmetas. Skolotāji strauta, kā tur jālec pārpa buku un visā, kā parāda priekšā, tur pastāv, kā tev to. Buntiks, un kā es jau pieminēju, jo es dziedāju visos zēnkos, gan 5. 8. gan vidusskolu laikā Līvzemē dziedāju. Nu, visi tie skolotāji tev tajā skolā veido tie, kas tālāk iznāca ārā. Tāpēc jau ir tā skola. Telps jau ir telps, ir viens, bet tas skolotājs tā tie klases biedri. Es jau, kā pareizi teicu, arī ģērbtu. Mēs jau mukām, tad mēs visu dienu aizgājām ekskursijā pa pilsētu staigāt, visu klases, un tā piemēram. Dažādi uzvedāmies ir tādi. Viņi jau tev veidoties, kurš pateikt tieši mīļākais. Es nezinu, varbūt kolēģi, es baities, ka kaut ko es varētu ilgo saukt uz skolotāju, bet mēs centos mums daži pateikt. Nu, es noteikti varētu atkal to pašu matemātikas skolotāju pieminēt, Maigu Bukovsku. Viņa bija stingra, bet tāpat laikā ārpus stundām viņa bija absolūti jautrības iemiesojums, labsirdības iemiesojums, visnotaļ cienījams skolotāji. Caurēm, absolūti. Un otra skolotāja, kas man laikam tāda mīļāk ir paša audzinātāji, Valentīna Sprukte. Viņa audzināja, man liekas, ārkārtīgi tādus cilvēkus, par tādiem cilvēkiem, kas interesējas par daudzām lietām. Viņai pašai bija daudzas intereses, un viņa neļauj sēdēt malā, man liekas, kaut kā iesaistīja visu laiku aktivitātēs, turismu pulciņš mums bija, orientēšanās sacensībās piedalījāmies. Tā kā, laikam, jā, šī skolotāja arī ir ļoti liela iespēja uz mani atstājusi. Kā jau Gunts teica, viss skolotāju kolektīvs mūs veidoja. Un es esmu pateicīga par tām stingrajām skolotājām, jo viņas ielika man dzīvē šo rāmīti, kurā es tagad varu strādāt un būt pati skolotāja. Un tas kaut kā ļauj dzīvi saprast labāk, ka tev uzstājas šīs robežas, aiz kurām, protams, tu nebaidies paskatīties ārpusē, bet tāpat laikā tu zini, ka ir kaut kādām robežām tomēr jābūt, tās lietas nevar aizplūst pašplūsmēm. Ļoti pateicīgi esmu visam skolotājiem, arī sporta skolotājiem, jā, ko jau pieminēja Gunts. Fantastiski, jā. Jā, tiešām. Ķīmijas skolotāji, jā, viss skolotāju klāsts ir absolūti fantastisks. Jā. Arī jāpiekrīt tam, ka tā ir ļoti grūti pateikt kādu vienu mīļāko skolotāju, jo katrs no tiem skolotājiem ir iedavuši gan, teiksim, zināšanu ziņā kaut ko tādu ļoti nozīmīgu, gan arī tajā attieksmē un tajā mūsu dzīves uztveres veidošanas procesā kaut ko. Protams, līdz vidusskolai man ļoti patika matemātika, ģeometrija, algebra, tāpēc, ka es to visu sapratu un tas viss likās vienkārši, jo tāpēc, ka tur bija skolotāja Dumpa, tur bija skolotāja Strāzda. Es kāpēc es izdomāju, ka man jāiet ir uz humanitāro klasi, un kaut gan, ar manu spēju kaut ko pareizi uzrakstīt, tas bija vispār diezgan dīvaina izvēle, bet tai pašā laikā skolotāja Rozenbacha iemācīja atkal ļoti novērtēt literatūru, domāt tajā laikā, kad tieši mēs tādām pārmaiņu procesā valstī viss kaut kas mainījās un parādījās tādi autori, par ko mēs neko nezinājām, un, teiksim, tā iepazīstināšana ar to, kas mums liekas pilnīgi kaut kāds tāds nesaprotams, svešs un iepriekš nestāstīts, tas arī tā kā ļoti lielu to ieguldījumu deva, teiksim, kāpēc tam cilvēks izveidojās. Un viens tāds ļoti spilgts piemērs par to, kā skolotāji spēja noreaģēt uz kaut kādām bērnu
nesevišķi labām izdarībām, ir tas, ka mums vienreiz literatūras stundā bija tāds pats sniegains laiks kā šodien, un skolā puikas paņēma sniega piku no palodzes un stundas laikā meta skolotājai. Skolotāja Rozenbaka bija pagriezusies ar muguru, un tā sniega pika trāpīja viņai pa muguru. Protams, tajā brīdī tāds šoks klasē, un skolotāja Rozenbaka pagriezās ar to sniega piku no muguras noņēmus rokās, un viņa teica tā, es vairs neatceros, kas tas ir par dzejnieku vai kas to ir teicis. Viņa teica, nekas nav siltāks par sniega piku, ko cilvēks nes dāvināt otram. Un tajā brīdī, man liekas, klase vienkārši saprata, ko viņa ir izdarījusi. Un šādi mirkļi, man liekas, tas veido to personību, par kādu mēs augam pēc tam. Jā, piekritīšu arī visiem pārējiem, kā grūti ir nosaukt vienu mīļāko skolotāju, jo pēc būtības viņu bija daudz, un katrs no viņiem ir mīļš ar kaut ko savu. Pieņemsim pirmā skolotāja Lūcija Lepse. Viņa mūs, kā teikt, tādus mazus cālīšus pirmā klasē, kā teikt, paņēma un līdz 3. klasē mūs audzināja. Tā kā tāda cāļa mamma, viņa mūs tā kā cālīši, kā teikt, turēja kopā. Un pēc tam palaida tālāk, tā kā lielajā dzīvē. Tad, kā klases audzinātāja, mūs pārņēma skolotāja Lija Dogādina. Kā teikt, tā kā man mācoties skolā ir bijuši tikai 2 audzinātājs, jo viņi arī turpināja mūs audzināt vidusskolā. Protams, gribas pieminēt skolotāju Braunu, latviešu valodas skolotāju, jo viņa bija stingra, bet viņai bija tāda ļoti īpatnēja humora izjūta. Viņa, pieņemsim, daudzas lietas caur humoru tev pateica tā, ka tu to mūžam atcerējies. Un ka tās kļūdas jau vairs tu tā kā nepieļāvi. Arī skolotāja Gobiņa, kur sāka mums mācīt matemātiku, pēc tam skolotājs Strazda, vēlāk vidusskolā jau skolotāja Bukovska. Jā, viņas bija ļoti stingras, prasīgas, bet jā, viņas ir mīļas. Protams, jā, skolotāja Ejermana, tas bija unikums. Kā teikt, tur negribot bija ķīmija jāiemācās, jo nebija variantu. Tāds, jā, daudz var. Protams, jā, tādas ļoti jaukas, kā teikt, tādas zināšanas, ko iedeva tā kā vēsturē skolotāji. Jā, viņa arī tanī laikā bija direktora Ines Vītola. Un vidusskolā mums vēsturi, man liekas, bija sabiedrības mācība. Mācīja Edita Melngalva. Tas arī bija kaut kas īpašs. Tā kā vienu mīļāko nosaukt, nevar. Es domāju, ka tie skolotāji, kur man ir mācījuši, viņi visi ir mīļi. Katrs ar kaut ko savu. Jā, es nokļuvu šajā ēkā vidusskolas posmā, ģimnāzijā, un tad jau bija tas vecums, kad mēs arī ar skolotājiem bijām tā kā koleģiālās attiecībās, nebija tādas rāšanas un sodīšanas, jo bija jau apziņa, ka mums pašiem vajag to, ko skolotājs stāsta un ko viņi var dot. Un jāsaka tā, ka arī es nevarētu tā minēt mīļāko vai tādu skolotāju, bet vislielākā dienas daļa un mācību daļa pagāja tieši kopā ar skolotāju Tropu, jo viņi pasniedza literatūru, latviešu valodu, un tolaik bija tāds priekšmets kā pasaules literatūra. Un, laikam, bija jautājums arī par mīļāko priekšmetu. Ja es atceros, ja man jāatcerās skolas laiks, tad tieši pasaules literatūra man ir tā kā vislabāk palikusi atmiņā, jo no šīs dienas perspektīvas skatoties, liekas, cik tas bija kolosāli, ka tu aizēji, apsēdies un tev siltās, mīlīgās telpās cilvēks katru dienu stāsta par pasaules literatūru, un vienīgais mājas darbs te ir izlasīt kādu no labākajām grāmatām. Un tad tas liekas, kā vispār tas var nepatikt, vai kā tas var būt grūti saistībā ar skolu, jo tad tā bija tāda mācīšanās bauda tieši literatūra. Tas arī ir palicis man atmiņā kā tāds ļoti patīkams moments.
Bet neizpalika arī tādas, es nezinu, kā lai pasaka, tādas interesantas lietas vai adiozes, vai piemēram, matemātikas skolotājs Boms bija mums. Un tur bija tā, kad mēs nonācām pie viņa, man liekas, pēdējā vidusskolas klasē, un tur automātiski visām bija, mēs bijām meiteņu klasi, mums bija tikai 2 puiši. Un literatūru, protams, visi mācījāmies, un tad matemātikā mums bija tādi 1, 2, un ja kāds dabūja 5, 10 baļu sistēmā, tad tas skaitījās jau ļoti labi. Tā mums tika, tā matemātika arī piespiesta, un ar laiku, protams, arī to mēs piešāvāmies un mācījāmies, bet tas mums visām bija tāds mazais šoks. Tā, mums ir pievienojis vēl viens absolvents. Es jau gribēju teikt, nākušā pusstundu runās Ulds Griezi, bet pirms tam es gribu pateikt, jo šo podcastu, es domāju, skatīsies arī skolēni un viss tā tālāk. Jūs nesatraucaties to skolotāju, novērtēsiet to jūs tad, kad jūs izauksiet. Varbūt šī brīdī jūs mācaties, jūs vienmēr atceros, es domāju, ir garām tie pieaugušie, viņam nekāds problēmas, bet man tur jāgatavojas, tas tam un tam ir. To jūs dzīvē sētīsiet, jo es vienkārši atceros par to skolotājs, jo tad visi jaunāki ir, jums nebija skolotājs Pukjāns, un es atceros, kā es gāju 8. klasi beidzu bez trīniekiem, tajā laikā 5 balvu bija augstākā, mēs tagad bez trīniekiem, un es sāku iet vidusskolā, un man pēkšņi fizikā skolotājs Pukjāns ielika 2. Man mamma uzreiz, gandrīz ņēma dokumentu sālā, ka iet tad uz profeni, tajā laikā 20. GPTU proskola bija diezgan, nebija cieņā palīgi, atšķirībā no tā, kā šobrīd ir mūsu tehnikums, ar ko es domāju, mēs visi lepojamies par bērnu izglītību. Jo viņš teica, tev trīnieks iznāk, bet es gribu, lai tu sapuriņies vienkārši, jo, es teicu, kāpēc 8. matemātikas olimpiādēs, uzvarēja zīmēšanas visur, un viņš saka, ka tā ir tāda ietekmēšana. Tas paliek uz visu mūžu. Tajā brīdī, ja tev liekas, nevarēja trīnieku ielikt, bet to jūs sapratīsiet pēc tam. Varbūt kādam ir tagad, jūs redziet, mēs varam nosaukt, un mums, protams, jāuzsēž, mēs visums uzrakstīt, tas skolotājs, bet viņi tiešām atstāja dzīvi, un no katra kaut kas ir paņemts. Un es domāju, ka es atceros, ka vienmēr tas vārds skolotājs, kas attiec viņu pilsētā vai kaut kur citur, es savai māsu vienmēr saku, tas ir poši, ka vienmēr par ikvienu sveika skolotāju. Tas tāds ir vienmēr tā. Bet tagad Uldim, es domāju, es nezinu, vai Uldi atkārto visu jautājumus. Uldim. Es sapratu, ka man pusstundu jārunā vienkārši, jā? Kāpēc tu vispār veiki? Droši no sākuma iepazīstiniet ar sevi, kad jūs pabeidzāt, pie kuras audzinātājs mācījāties, ko jūs tagad darat, kā arī nokļuvāt šīs skolas. Es ar autobusu braucu parasti no rītiem, jo es dzīvoju laukos. Man sauc Ulds Griezi, pabeidzu es 85. gadā šo skolu. Nokļuvis tāpat kā varbūt vēl kāds tikai vidusskolā, jo manā laikā vēl nebija ģimnāzija. Es vēl nebiju tik tālu izaudzis līdz ģimnāzijai, tikai vidusskolu pabeidzu. Un kas tur bija par mīļākiem skolotājiem jāstāsta? Jā, un prieks man. Jā, tas bija 2 gadi pēc tā lielā pērkona. 9. gadam viņi bija... Jāņa Fabricius, jā. Tā kā es neesmu mānījies tiešām. Kad mēs atnācām, kad es nokļuvu skolā, pirmā audzinātāja mums bija skolotāja Fātne. Atcerās viss. Ļoti interesants cilvēks. Viņš mums pasniedz matemātiku un fiziku. Tas bija vēl interesantāk noteikti. Es atceros, ka pirms kaut kāda nozīmīga darba viņi mums uz tāfeles rakstīja. Mēs veselu stundu ļoti intensīvi rakstījām kaut kādas pierādījumus un formulas un rakstu, un viņi beigās nostājās. Saka, tā viela nebija jums, tā bija 2. klasē. Jums par to nebūs kontroldaļa. To es kā šodien atceros, un mēs 45 minūtes intensīvi nosvīduši bez mazai rakstām, un visi skatāmies līdzi, izrādās, ka mums tas valsts kontroldarbs ir pavisam par citu vielu. Tad ņēmām papildus stundas. Tā mums diezgan pamainījās klases audzinātāji. Mums bija arī Goba pēc īsa laiciņa.
laiciņā, pēc īsa laiciņā un uz īsu laiciņu. Un dažādu apstākļu dēļ, un tad mums bija, pēc tam es vairs neatceros. Tad mēs augām tā, paši pa sevi. Skolotāji Maraniki. Kāpēc ne? Es neskatos, ka es varētu būt daudz pats pa sevi. Maraniki bija pļaus skolā, tad man ir sajukuši. Tā kā, jā, man arī tā kā, mēs esam vienādi tādā ziņā. Otrā 9-gadīgā, bet man viņa bija 3. 8-gadīgā. Jā, manā laikā bija 3. 8-gadīgā. Un tad pa mīļākajiem skolotājiem jau, kā jau te visi pieminēja, noteikti, ka katrs skolotājs ir devis kaut ko savu. Arī ar to, kad nepareizos kontroldarbus te gatavojamies nepareizai vielai. Mūsu laikos bija arī tāda militārā mācība. Mums bija majors Ozoliņš. Un bija tāds atgadījums, kad mēs teātrī iestudējām lugu, savu lodu nedzird, un mums tur bija dažādi ieroči, bet, protams, mācība un granāts. Mums bija iepriekšējā dienā jāraksta kontroldarbs, kur nezinām iemeslu dēļ, tie, kas no man norakstīja to kontroldarbu, tie dabūja augstāku atzīmi nekā es. Un es sēdēju pirmā solā, viņam tieši priekšā, un it kā nejauši izgāz no somas to granātu. Tad es redzēju, uz ko trenēti padomju armijas majori. Viņš pārlec pāri 2 soliem neaizskarot un aizcir durvis un pie tām stikla durvīm stāvēja. Jo tikai nerauj. Ko viņš tur izdomāja raut, es nezinu. Bet pārējie visi pārbijušies, protams, deva izsauc vecākus uz skolu, kamēr noskaidrojās, ka tā bija mācība granāta, un es biju ar domu, ka tas kā mācība procesā noderīga lieta būtu atnest. Tā kā tie tādi spilgtākie. Es neteiktu, ka viņš man bija mīļākais skolotājs. Nē. Tas ne uz to es vēl. Vienkārši es mēģinu sakārtot domu un atceros to, kas notika skolā, jo Gunts teica, ka man pusstundu jārunā, man taču kaut kā jāizpild. Tas mīļākais priekšmets. Glītrakstīšana, tā bija bērns skola. Nē, vairāk. Jā. Protams, tagad nevar redzēt, ka es esmu mācījies glītrakstīšanu noteikti. Dažs labs daktars raksta labāk, saprotamāk. Bet mīļākie priekšmeti. Noteikti arī literatūra, vēsture un ģeogrāfija. Īstenībā Tepals ļoti labi mācīja skolotājs. Tepals pasniedz. Protams, jā. Arī tāds likt. Bet, tas nemazina to, ka man ļoti patīk tas priekšmets. To gan laikam jau no pļaus skolas bija skolotāji ielikuši bagāžā, bet arī viņš nemazināja to interesi. Mums bija Dogādina skolotāji. Krievu valoda arī ļoti labi pasniedz. Ļoti labi. Ļoti interesanti, ļoti labs skolotājs. Tā kā no katra, es domāju, arī Ejerman, protams, ķīmija mums bija mazliet vieglāk. Jā, skolotāji Pukjāni, te bija otrādi. Es viņai īpaši nepatika, nezinu kāpēc. Tad man vēl nebija. Tas pēc tam. Tad man vēl neaug mati. Citiem vārdu nūs, tagad man vēlāk sāk augt. Tā kā tā. Es domāju, ka ir laiks parunāt spēlē. Noteikumi ir ļoti vienkārši. Man šeit ir teksts, kurā trūkst daži vārdi, un jums tie būs jāievieto nezinot pārējā teksta nozīmi. Es jums pateikšu, kāds vārds mums ir jāapsaka, piemēram, lietvārds, un jūs varat pateikt pilnībā par kādu lietvārdu, kaut vai galvas. Un beigās es šo tekstu jums nolasīšu. Jūs varat izpausties, droši teikt, ko vien vēlaties, kas pirmais ienāk prātā. Es domāju, ka mēs varam iet pa aplī, sākot ar jums, beidzot ar Uldi un tad uz Rīnu. Tā, pirmais īpašības vārds. Skaists. Vēl viens īpašības vārds. Glīts. Darbības vārds. Skriet.
Vēl viens darbības vārds. Laika. Īpašības vārds. Saulains. Bet? Jā. Un arī īpašības vārds. Spītīgs. Īpašības vārds. Mīļš. Īpašības vārds. Īpašības vārds. Traks. Lietvārds. Sēta. Darbības vārds. Roka. Lietvārds. Galds. Darbības vārds. Braukt. Īpašības vārds. Strauš. Darbības vārds. Lidot. Darbības vārds. Mukt. Cilvēks istabā šajā šobrīd. Viens no šiem cilvēkiem. Elza. Īpašības vārds. Tas skaitās. Nomācošs. Īpašības vārds. Apaļš. Darbības vārds. Braukt. Vieta skolā. Garderoba. Vēl viens cilvēks istabā. Uldis. Īpašības vārds. Dusmīgs. Darbības vārds. Darboties. Lietvārds. Durvis. Darbības vārds. Īpašības vārds. Priecīgs. Īpašības vārds. Robains. Un īpašības vārds pēdējais. Čakls. Tātad mums šobrīd ir sanācis šādi. Laipni lūdzam Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā, kur skaisti skolāni glīti pavada laiku, skrienot un lacot.
Mūsu skola ir pazīstama ar savu saulaino arhitektūru un spītīgo skolas vidi. Mēs ģimnāzijā lepojamies ar savu skolēnu, mīļo, sirsnīgo un trakumu un viņu panākumiem sētā, rokot un galda braukšanas jomās. Arī mūsu skolas skolotāji un skolotājas ir ļoti straujas. Viņi spēja iemācīt skolēniem visu nepieciešamo, izmantojot dažādas metodas. Piemēram, lidošanu vai mukšanu. Šodien esam satikušies arī ar dažiem mūsu absolventiem, lai parunātu par viņu pieredzi Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā. Mūsu viesis Elza skolā bija ļoti nomācoša un apeļa. Vislabāk viņam skolā patika braukt garderobē. Savukārt absolvents Uldis skolu atcerās kā dusmīgu vietu, kur darboties, un viņa mīļākais priekšmets bija durvis sēdēt. Tātad, neatkarīgi no tā, vai esat pašreizējais students, kurš risina priecīgus uzdevumus, vai arī esat absolvents, kurš atceras robainās ģimnāzijā pavadītās dienas, atcerieties, ka ģimnāzija nav tikai vieta, kur mācīties. Tā ir čaklu individu kopiena, kas veido mūsu nākotni. Es gribēju teikt, ka man latviešu valodas skolotāja Spoda Marnovs ielika, kā viņš parasti darīja tā. Viens. Aši divo, viņš teica. Aši divo un viens tā. Bet tā nav, es domāju, nobeigums ir ļoti skaisti. Uz 4 vēl piecbāļu sistēmā, ne? Labi, tad atgriezīsimies pie jautājumiem. Vai ir kāds pēcskolas pasākums, kurš jums ir palicis atmiņā? Jā. Balles vai diskotēks? Tikai šeit? Jā. Tas ir pēcskolas, tas ir, tā kā pabeigts skola, vai ārpus skolas? Nē, tieši pēc mācību. Mācību laika ārpus skolas. Jā. Tas ir, jā. Tad es droši vien varētu izcelt, man neskapēc palicis prātā ir slēpošana. Slēpošanas sacensības mežā. Tur, kur ir kapzona Vasanīča ielā, tur pašā galā pa mežu slēpojām, jā. Nezinu, kāpēc tas man palicis atmiņā, jā. Laikam tie tos koku slēpes, kas mums bija, iespaidoju. Un, jā, balles, viennozīmīgi balles. Un ar klasi pavadītais laiks noteikti. Klasē, vienkārši klasē, tusējot, kā saka. Jā, tas bija tas mīļākais laikam, kaut kāds notikums ārpus mācībām. Mums bija tāds, man liekas, viens no interesantākiem pasākumiem, bet tas bija ne vidusskolā, tas bija pamatskolā, kad mēs ar skolotāju Ābiķi bijām devušies pārgājienā uz Rendi. Kaut kur mēs tur pie Abavas bijām, dzīvojāmies pat ar kaut kādu nakšņošanu, un tas bija tāds ļoti interesants pasākums, jo skolotājs Ābiķis, man liekas, ārpus stundām bija vienkārši ļoti tāds fantastisks cilvēks, kurš spēlēja mutes harmonikas un stāstīja ļoti interesantus stāstus. Laikam kas tāds vairāk palicis atmiņā, tas nebūs tā kā no vidusskolas laikiem, bet tas būs no pamatskolas laikiem, kad jūnija mēnesī bija jādodās Lotus vienībā. Un mūsu klase, kopā ar klases audzinātāju, mēs toreiz strādājām, man liekas, Užavas, kā viņi skaitījās, padomu saimniecība Užava. Bet dzīvojām mēs Zūrās, proftehniskajā skolā.
protams, nu, tur mums gāja ļoti jautri un interesanti. Kā teikt, nu, neviens sirmais mats noteikti mūsu audzinātājai parādījās galvā pēc tās Lotusā pavadītā laika, un ar mums arī, man liekas, toreiz kopā, ne skolotājs Prukts, bet bija kaut kāda vēl viena skolotāja. Bet, nu, tas bija jautri. Gan tās garās biešu vagas, gan arī viss tas, kas, nu, kā teikt, vakarā pēc tam notika. Un arī, laikam, pārgājiens palicis atmiņā. Mēs ar skolotāju, klases audzinātāju Tropu devāmies ar autobusu uz Vendzavām, un tur pie Vendzavas Īķis tās bija. Mēs paciemojāmies pie vienas klases Piedrenes Olmas. Nu, tas bija tāds pasākums. Un diskotēka arī. Bet tajā laikā es neatceros, ka viņas būtu bijuši daudz, bet kāds pāris bija, tas arī bija. Un klases vakar arī. Un šo mikrofonu padod cešiem varbūt. Es atceros, nu es saprotu, ka tomēr saistīt ar skolu vai pēc skolas beigšanas. Viena skolā, es atceros 9. klases iesvētīšanu. Mēs 9. B klasi bijām diezgan traki. A klasa bija ģērbusies baltās blūzītes un kreklos un tādi baigi kārtīgie, un mēs tajā laikā bijām panki. Un tā arī saģērbāmies. Tāpēc skolotājiem mēs īsti kā klases, kaut gan mēs bijām ļoti draudzīgi klasi, un mēs pat traki nebijām kā pašiem likās. Bet skolotājiem mēs īpaši nepatikām. Un mūsu himna bija par zaļu, pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks, to mēs dziedājām. Un 9. A klases dziedājumi skolā iet, mums ļoti patīk. tas atšķirība bija ļoti krasa. Bet viņi bija labā klasa, mēs bijām slikie, mēs bijām trakiem. Tā bija. Nu, es varbūt ātri divas, jo viens ir tās no vairāk mazākām klasītēm, kā es jau teicu. Man patīk ļoti zīmēšana, es zīmēju, mums bija zīmēšanas pulciņš, to vadīja skolotājas kursā, un es vienmēr skatos rātās filmas kādreiz, kas televīzijā ir kapteiņa Indriko pulkstenis, un tur rāda, tur viņi pa tiem betoniem skrien un iešauj, attiecīgā vietā, tur gaismekli, tur. Tas bija Ventspilī, tur tagad ir izrakts, tur bija tajā bloķi, un tur es atceros, ka mēs sēdējām zīmējām kuģus no pretī tātad. Tas tā vienkārši skatos to filmu, jo, kā mēs zinām, ir pils jau 23 vai palikus un tā šitā. Un otrs varbūt tā, kas ir palicis ar skolotāju Buntiku man atmiņā, jo mēs zēnu kors gājām dziedāt, kas mums tagad ir pils, tajā laikā tur atradās padomju armija, mēs gājām dziedāt viņiem. Tāds īsts pasākums, viss zēnu kors dziedāja, pēc tam mēs tur lejā stāvēs, neatceros, kurš Dzinteļūra vai Dzinterkrasts, viss tas krasts bija tāds nobrucis, tāds bija, tas bija tāds skaists pasākums. Nofotografējamies no mājas vēl bilcī, kā pie Fabrīcijas pieminekļa tajā laikā tieši. Tāds kopēji to aiziet tur armiju, tagad tas ir muzejs, bet tur bija iekšā padomju armija. Es teicu, mums bija uzaicināti dziedāt. Tā zīmēšana man ir tā palikusi. Protams, ir Lotus un citā viena, tas mums bija Blāzmā, bija pēc 8. klases. Tas jau ir tāds draiskulīgs reizē pasākums, bet tieši tā zīmēšana, es saku, tas zēnkos, ka tā pils paliks, atceros, kā atmiņā, tā kā aiziet un apskaties. Viss tas krasts, kā bija pionieru namā, kas tagad ir, pie Skoderkroļa. Es gāju fotopulciņā, jāiet pašstāvīgi kaut ko fotografēt ārā. Ko Ventspilī fotografēt tajā vietā? Kuģis iet. Es nogāju lejā, kuģis sāk fotografēt. Tur bija tas, kur tie Feldberga akmeņi stāv, tāds robežtonis. Tur nonāca lejā. Un ar tomēr fotografēšanās beidzās. Atņēma man viss, kuģis nedrīkstēja fotografēt tajā laikā. Tad pēdējo jautājumu. Vai jums ir kāds padoms, ko jūs dotu tagadējiem ģimnāzijas skolēniem? Skolēniem? Droši vien ņemt no dzīves visu, ko var paņemt. Labā nozīmē. Bet, droši vien arī nerātnības arī var paņemt no dzīves un cauri visam izvīt labsirdību. Skatīties uz visu ar labsirdību, mīlestību. Bet nerātnības arī, tā skaitā. Jā, mans tāds novēlējums būtu tas, ka ir jāsaprot, ka skola tās nav tikai tās mācības, kas ir priekšmeti, bet skolas laiks tas ir draudzību laiks, un daudziem šīs draudzības saglabājās ļoti, ļoti ilgi, un tas ir tas fantastiskākais, kas var būt, kad klases biedri satiekās salidojumos
un ka viņu klases, teiksim, ir pilnas ar šiem skolēniem bijušajiem, ja, jo, diemžēl ir klases, kurās ļoti daudz uztur draudzības un klases, kurās tas ir mazāk. Un tāpēc novērojams būtu saglabāt šo draudzību arī pēc skolas beigām un vienmēr atcerēties, ka ne tas, ko iemāci, varbūt ir galvenais, un ne tas, ko tu dzīvē sasniedz, tas ir galvenais, bet tas, kāds tu esi dzīvē. Nevis tas, par ko tu esi kļuvis, bet kāds tu esi kļuvis, un to tieši iemācās skolā, un šī ir tā vieta, kur apgūt tās pareizās prasmes par to, kādam būt pēc tam lielajā dzīvē. Jā, padomu došana arī man nav varbūt stiprā pusi. Bet droši, parastais padoms mācīties un atrast tās lietas, kas interesē, lai pēc tam tās varētu attīstīt. Protams, mīlēt savu zemi un mīlēt savu valodu. Atceramies, ka mēs esam tikai 1,5 miljonus, kas prot runāt latviski. Jā, nemaz nav tik viegli tos pados, jo it kā liekas, ka tā ir. Nē, es jums teikšu, ka, kā jau teicu, tā pirmā vidskola, tas vienmēr ir tāds īpaši, ka mēs satiekamies, kas ir, tu arī pirmo teici, tu un to. Tas ir tāds kaut kas, jo tajā laikā bija 4. vidskola pirmā, tā, kas vidskolās ņemā. Es vienkārši tiešām, kā jau ir iepriekš jau teicu, vajag atcerēties, ka tie skolotāji visapkārt, neviens nestrādā skolotājs, ka kāds kaut ko vēlēt ļauni. Skolotāja darbs faktiski nav izmērams, kā es saku, gan medicīnas darbinieki, gan skolotāji. Tas nav darbs, tas ir dzīves aicinājums, un faktiski tas ir vienmēr vajadzētu arī novērtēt un atcerēties. Tā kā jūs izaugat jau, paldies ir jāsaka tiem skolotājiem, kas ar jums ir kopā strādājuši, kas jums ir palīdzējuši izveidoties pēc to, ko viņi jums parāda to ceļu, cenšas iedot. Ņemiet to pretī, jo jūs redzēsiet, dzīvē tas viss noderēs. Un vienmēr atcerieties pateikt saviem skolotājiem paldies par to. Jo viņi ir tie, kas kopā, jo es vienmēr teicu, nekad nedrīkst teikt, vecāki atbildīgi. Jo faktiski bērns jau skolā pavada vairāk laika nekā viņš mājās ir mācās. Nekad nevar teikt skolotājs vainīgi. Tas ir kopīgs, ja tā teikt, darbs vecākiem un skolotājiem, un arī skolotāji tie, kas ir palīdz veidot to cilvēku. Tā kā kādi jūs būsiet izauguši, tas ir daudz visvairāk atkarīgs no jums, kā jūs ņemat pretī, ko jums pasniedz, jo skolotājs strādā tiešām no sirds. Ne jau algas dēļ, jo to nevar samaksāt. Jā, es varu piebilst tikai to, ka es novēlu, kā teikt, esošajiem skolniekiem mācieties, jo jūs mācieties priekš sevīm un nevis priekš skolotāja, priekš vecākiem. Un to, ko jūs paņemsiet no viņiem, tas jums, tā kā, dzīvē ļoti daudz, kur būs noderīgs. Un būs reizes, ka jūs atcerēsieties, kāpēc es to varbūt neiemācījos, kāpēc es to palaidu garām. Tā kā mācieties, cieniet savus skolotājus, jo skolotāja darbs ir nenovērtējams. Tad es jums tagad teikšu paldies par piedalīšanos. Paldies, ka atnācāt, un drīz arī cerams, ka tiksimies kādā salidojumā vai pēc gimnāzijas dzimšanas dienā. Paldies, ka esat uzaicinājums, mēs labprāt vēl parunāsim.